Gada sākumā ekonomikas ministrs izteica cerību, ka vasaras laikā te jau visa Latvija būs ķērusies pie savu namu siltināšanas. Diemžēl patiesība rudenī izrādās savādāka. Tā, piemēram, Rīgā šī siltināšana notiek viskūtrāk. Pašlaik renovētas tiek tikai 2 mājas. Mājokļu siltināšanas projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem pašlaik kopumā pieejami vairāk nekā 16 miljonu latu. To apgūšana gan sokas visai kūtri. Kopumā 5 līdz šim notikušajās atlases kārtās saņemta 78 projektu daudzdzīvokļu namu siltināšanai. Aktīvākās izrādījušās Latvijas mazās pašvaldības. Savukārt Rīgā, lai gan siltināt būtu nepieciešams vismaz 6000 mājas, pērn nosiltināts 5, bet šogad 12 ēkas. Enerģētikas eksperti ir pārliecināti, ja līdz nākamajam gadam neizmantos lielo pretīm nākšanu, kāda tagad ir no valsts un Eiropas Savienības, siltināšana nekad vairs nebūs tik izdevīga. 50% tagad nāk valsts pretī ar šo atbalstu. Es gribētu teikt, ka 50% ir tālāk, ka patreiz ir valstī ļoti grūta situācija. Tik augsta kompensācija no struktūra fonda puses nav normāla, un nevienā valstī tik augsta arī šo struktūra fonda atbalstu nedod. Vai tas pietiks ilgam laikam? Es domāju, ka būs iespēja nosiltināt pa visu valsts apmēram 1000 māju šādā veidā. Un tad šie finanses līdzekļi būs beigušies. Nepietiekoša izskaidrošana, piesardzība ņemot kredītus bankā ir galvenie šķēršļi, kas iedzīvotājus kavē pieņemt lēmumu sākt siltināšanu. Taču pats būtiskākais iemesls ir bailes no lieliem kredītmaksājumiem, kurus cilvēkam nāktos maksāt. 0 pie rēķina. 0. Man gribas, lai mēs pareizi saprotam. Katrā ziņā siltinot māju maksājumi nav lielāki nekā viņi ir šobrīd. Tātad maksājot to pašu maksājumu, rēķinoties ar to, ka siltuma patēriņš būs krietni zemāks, tātad praktiski jaunais maksājums ir krietni zemāks, mazāks, tātad mums paliks tā daļa, ko mēs maksājam šodien par siltumu, lai atmaksātu atpakaļ kredītu. Reāli finansiāli ietaupījumu savos namos pieredzējuši kooperatīvu Kurzemes nami 14 iedzīvotāji. Pērn tur ņemts kredīts ēku siltināšanai bez valsts vai Eiropas atbalsta. 1. septembrī darbi sākti, bet jau 15. novembrī pabeigti. Par zemajiem maksājumiem izbrīnīt esot arī lielākie skeptiķi. Vienā mājā man jāmaksā 40 centīmus papildu maksa, un otrā mājā 42 centīmi. Un 25 mums ir apsaimniekošanas maksa, tātad mēs maksājam, viena māja maksā 65 centīmu apsaimniekošanas maksu, un otra 67 apsaimniekošanas maksu, kopā ar kredīta procentiem un kredītu visu kopā. Tā kā mūsu siltuma ekonomija tagad ir, piemēram, manā dzīvoklī 67,90. Es pa pagājušā gada apkures sezonu uz 5 mēnešiem es esmu samaksājis 128 Latvijas kopekām. Tas ir pa visu apkures sezonu, pa 5 mēnešiem. 2 istabu dzīvokļi ir tā, kas ir 40 un 50 latu maksājuši pa visu apkures sezonu. Taču tieši informācijas trūkums par izmaksām, ekonomisko izdevīgumu un pieejamajiem atbalsta mehānismiem kavē rīdzinieku iesaistīšanos savu mājokļu siltināšanā. Enerģētikas valsts aģentūrā uzsver, lielajās pašvaldībās tieši koordinācijas trūkums kavē labās ieceres. Pirmkārt, tas ir organizatoriskais moments, ja? Otrkārt, tas ir atbalsts sākuma stadijā tieši energoauditu veikšanā un ēku tehniskā apsekojumā, kā arī projekta dokumentācijas sagatavošanā. Es ieteiktu tām pašvaldībām, kurām varbūt tās lietas vēl nav aizgājušas, pamācīties no savu kolēģu pieredzes Valmierā, Liepājā, Ventspilī. Viņi zina, kā tās lietas darīt, kā runāt ar iedzīvotājiem, kā komunicēt, un tur arī viss notiekās. Tikmēr Rīgas domē atzīst, aktivitāte tiešām ir zema, un to veicinājusi arī neusticība pašvaldības namu apsaimniekotājiem, un to nespēja pārliecināt māju iedzīvotājus. Es kā kapitāldaļu turētāju pārstāvis esmu jau runājis un arī vēl runāšu un atgriezīšos pie šīs tēmas. Un, protams, ka mēs šādu uzdevumu viņi saņems un jābūt skaidram priekšstatam, cik daudz mēs darīsim, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim un kādos termiņos. Jo mums tiešām šī ir reāla veida ne tikai šajā tiešā nozīmē siltināt ēkas, bet tas ir arī ekonomikas sildīšana, pārnestā nozīmē, jo tās ir reālās darbvietas arī būvniekiem, kas šos projektus realizē un, protams, savstarpēji iegūms, kad arī iedzīvotāji tādā veidā varēs arī taupīt savus līdzekļus.
Aicinot ķerties pie nama siltināšanas, Radzēvičs min vēl kādu pozitīvu ieguvumu šādam solim – katras renovētās ēkas un arī katra dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības pieaugumu.